Dāmas un kungi, Tech Stories nākamā sērija. Šoreiz mans sarunu viesis ir Jurijs Spiridonovs. Sveiks, Jurij, paldies par tavu laiku un paldies, ka tu atradi laiku izbrīvēt mūsu podkastam. Īstenībā, ka tu pārsvarā atrodies Londonā un tikai uz īsu brīdi vispār esi Rīgā, un par to mēs galvenokārt arī šodien runāsim, par šo te IBRD konferenci, bet pirms tam es lūkšu tev izstāstīt mūsu klausītājiem par sevi mazliet. Ekonomikas zinātņu doktors, pasniedzējs, mācības spēks, IBRD valdes padomnieks. Izstāsti mazliet sīkāk mūsu Jā, paldies, klausītājiem. Jānim. Paldies, ka aicināji, un man prieks klausīties, ko tu dari. Mēs neesam pazīstami pirmo dienu, mēs esam strādājuši iepriekš, kad es biju Latvijā, īpaši, kad mēs strādājām ar enerģetikas jautājumiem, bet arī ar citiem jautājumiem vēlāk, kad mēs sākam strādāt ar finanšu jautājumiem, kur bija visādi tur gan nodokļu reforma, nepopulārs vārds, bet reforma ir bijusi. Tā kā mums bija gara pieredze. Un man prieks, ka es esmu šeit. Es šobrīd esmu Latvijas pārstāvis Eiropas Rekonstrukcijas attīstības bankas valdē. Esmu padomnieks direktorātā, kurā ietilpst Norvēģija, Somija, Libāna un Latvija. 4 valstis. Starptautiska finanšu institūcija, ļoti vienkāršiem vārdiem māsa vai brālis Pasaules bankai, kaut kas līdzīgs. Atšķirība ir tāda, ka nedaudz mazāk valstu un reģioni, kurās banka ir aktīva, ir bišķiņi atšķirīgi. Eiropa darbojas Latvijā, un jā, pēc, ka mēs lietosim ar tevi visu laiku dažādus saīsinājumus, vai visiem ir skaidrs, Eiropa vai IBRD ir viens un tas pats, vienkārši atkarīgs no tā, kā mums tradicionāli valoda pieņems ar tiem saīsinājumiem strādāt. Es zinu, ka citās valodās IBRD tā arī saīsina IBRD, mēs esam pieraduši pie Eiropa, bet tas beigās visus mulsina, jo tā kā ir sajūta, ka mēs runājam par 2 atšķirīgām lietām. Jā, tad mana loma ir, formāla loma ir pārstāvēt valsts intereses un no vienas puses, bet daudz formālāka loma ir piedalīties valdes lēmumu pieņemšanā. Tas nozīmē, ka valde izskata projektus, valde izskata stratēģijas, citas iniciatīvas, un mans uzdevums ir gatavot materiālus, apstrādāt šos materiālus, lai pieņemtu argumentētu gudru lēmumu. Es nevaru un nekad nepiedalos, piemēram, privāto projektu apspriešanā. Es neesmu tas, pie kura var nākt un jautāt, kāda būs likme. Es nerisinu šos jautājumus. Par to atbild bankas biznesa, valde ir un virsuzraudzība, un līdz ar to mēs esam tā kā nodalīti. Protams, man ir joprojām saikne ar Latviju, strādāju Risabā. Retāk nekā kādreiz, bet joprojām saite ir. Man joprojām mani atcerās dažādās ministrijās, jo es biju vairāk nekā 20 gadus valsts pārvaldē, sākot no vides ministrijas, ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas. Līdz ar to gan tas kontaktu tīkls, profesionālais kontaktu tīkls ir saglabājies, un tas ļoti, ļoti palīdz pārstāvēt valsti starptautiskajās institūcijās. Es domāju, ka sāksim ar to, kas tikko ir noticis un tikko ir beidzies šis te ievērojamais fórums, ko IBRD rīkoja Rīgā, un piedalījās vairāk kā 2000 delegātu no aptuveni 80 valstīm. Tu biji šī te visa notikuma epicentrā, tad padalies mūsu klausītājiem, kas tas ir pa pasākumu un ko no tā būtu svarīgi vietēji auditorijai arī zināt. Jā, jo mēs esam rīkojuši šo fórumu no piekdienas uz svētdienu diezgan apzināti, jo mēs gribējām izvairīties no kaut kādiem satiksmes ierobežojumiem, no cilvēku traucēšanas un tā tālāk. Līdz ar to daudzi cilvēki, kuri bija ārpus Rīgas, nemaz nepamanīja, ka kaut kas ir noticis. Visas instalācijas tika pabeigtas ceturtdien, un jau vakar visa simbolika, kas ar to ir saistīta, ir noņemta. Līdz ar to, ja jūs bijat ārpus pilsētas, jūs neko no tā nevarējat redzēt.
ERAP vai IBRD gada sanāksme biznesa fórums ir 4 pasākumu kombinācija. Pirmkārtām tā ir akcionāru sapulce. Tas nozīmē, ka akcionāri, kas mūsu gadījumā ir 77 valstis un 2 institūcijas, tiekās, lai izdarītu obligātas akcionāru lietas, apstiprināt iepriekšējā gada pārskatus, bet arī diskutēt par nākotni, par stratēģiju, kas būtu jādara, kā būtu jātīstās bankai, kur vajadzētu vairāk finansēt, mazāk finansēt un tā tālāk. Otra daļa ir donoru valstu sanāksme. Donoru valstis ir valstis, kuras palīdz citām valstīm un izmanto IBRD kā platformu, piemēram, kāda valsts iemaksā speciālajā fondā, un tālāk kaut kāda cita valsti notiek projekti, kuri iespējams pat neprasa valstī kaut ko atmaksāt. Tāds viens ļoti labs piemērs, ko IBRD dara donoru kontekstā, ir Černobiļa. IBRD bija atbildīga par sarkofāga izveidi, un pat cik Krievijas uzbrukumos sarkofāgs ir cietis, tad šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi viņu atjaunot, un IBRD ir tā institūcija, kas vāc līdzekļus no tām valstīm, kuras var samaksāt, lai to atjaunotu. Trešā daļa ir nevalstisko organizāciju fórums. Nevalstiskas organizācijas plašāka nozīme, tā ir gan akademiska vide, gan klasiskas NVO, kuras gan sadarbojas ar IBRD, vai ir kaut kādi temati, kuri mums ir kopīgi. Un tad ceturtā daļa ir biznesa fórums, kas ir atverts visiem apmeklētājiem, kuri ir saistīti ar biznesu, un, protams, ka bankai gribētos, ka tas biznes būtu saistīts ar banku, bet no otras puses tā ir arī tāda sociālā platforma, kur cilvēki var iepazīties un izveidot kontaktus, biznesa kaut kādus projektus, kuri ietver sevi banku vai neietver. Tad mini Davosā, tas ir mūsu ambīciju līmenis, bet, protams, ka šī ir specifiska vide, specifiska institūcija, specifiskas valstis. Tas, kas notika, 2119 izsniegtas caurlaides, 77 reģistrētas valstis vai dalībnieki no valstīm, plus vietējais personāls. Līdz ar to mēs esam diezgan piepildījuši Rīgu ar cilvēkiem uz valkos, par ko man ir nenormāls prieks. Un mēs esam izveidojuši vismaz nedēļu ar kaut kādiem papildus pasākumiem, tādu biznesa nedēļu Rīgā, kas nekad Latvijā nav bijusi. Tādā tā kā intensitāte, tādā apjomā, dziļumā un pārklājumā. Un varbūt vēl viena lieta, lai būtu skaidrāk, kas tas īstenībā ir. Mums vienkārši mums nenotiek šādi pasākumi ar šādu dalībnieku skaitu, izņemot, protams, hokejas čempionātu, kas ir bišķiņ savādāks formāts. Mums līdz ar to tā ir tā kā pirmā pieredze un pirmais pieskariens kaut kādam daudz lielākam, nekā mēs jebkād esam varējuši izdarīt. Tas ir daudz lielāks nekā prezidentūra, daudz lielāks nekā kaut kāda atsevišķas lietas. Prezidentūra ir liela, tāpēc, ka viņa ir gara, bet ja mēs tur sadalām pa atsevišķiem blokiem vai elementiem, protams, ka tas ir kaut kas mazāks. Līdz ar to mēs esam devuši Rīgai iespēju pieņemt lielāku pasākumu finanšu jomā, droši vien no neatkarības atgūšanas, un esam ļoti veiksmīgi ar to tikuši galā. Es, godīgi sakot, man arī bija tā iespēja piedalīties tajā pasākumā, un kā klausītājiem es biju nenormāli lepns par Latviju. Tajā brīdī man liekas, ka wow, kad es esmu piedalījies dažādos lielos pasākumos, konferencēs arī ārzemēs, un man liekas, tas organizācijas līmenis bija super augsts, sevišķi arī šis te kultūras pasākums Dāles teātrī, man liekas, es tādu līmeni nekur nevienā citā konferencē neesmu redzējis. Tik viss izcili bija organizēts. Es pieļauju, ka jums arī pietiekoši daudz pozitīvu atsauksmi tur nāca. Es neesmu saņēmis šobrīd, un es runāju nevis tā, ka es izvērus no cilvēkiem, esmu spiests viņiem šobrīd runāt, neskatoties to, ka balss gandrīz zaudēta. Es neesmu saņēmis nevienu pat kritisko piezīmi. Es neesmu saņēmis vēl nevienu ieteikumu, ko vajadzētu darīt savādāk. Mēs, protams, nonāksim līdz tai sarunai. Bet tas stāvoklis emocionālais,
kurā mēs esam atstājuši tos dalībniekus pabeidzoties pasākumam, mūsu valstī ir nenormāli svarīgs. Man vairāk cilvēki jautā, kā var, vai būtu liederīgi apskatīt iespēju pārvākties uz dzīvi šeit. Ir daļa joka, bet mēs dažreiz dzīvojot šeit zaudējam šo sentimentu, ka cilvēki atbraucot pie mums, mūs redz pilnīgi savādākā gaismā un redz kaut kādu tik lielu enerģiju, tik lielu entuziasmu, darbspējas, pārliecību par savu valsti, ko mēs tā kā neuztveram par kaut ko īpašu, vai mēs viņu neredzam, ka tādu kvalitāšu kopumu. Līdz ar to es domāju, ka tas, ko mēs esam izdarījuši, ir stipra emocionāla sasaiste. Un esmu pārliecināts, ka ekonomists un ka cilvēks, kurš pietiekami ilgi ir strādājis, emocionāla sasaiste ir ļoti svarīga investīciju piesaistē. Es arī biju pēc tam biznesa vakariņās ar EBRD cilvēkiem, un visi kā viens arī izteica dažādas komplimentus par visu organizāciju un vispār pa pilsētu un valsti, un līdz ar to viņiem arī tieši tā, kā tu saki, ka tas liekas super svarīgs pasākums tieši investīciju piesaistē, kas ir atšķirība, protams, no citiem lielajiem pasākumiem, kā hokeja čempionāts vai citiem. Bet par tehnisko pusi mēs, protams, daudz varam runāt, bet tīri saturiskā puse droši vien arī bija ļoti svarīga. Piedalījās kā runātāji, augstu līmeņa cilvēki, sakot ar Nīderlandes karalieni, bija uz 5 stundām atbraukusi, un bija dažādi ministri un biznesu līderi. Kas no tā saturiskā tev visvairāk palika atmiņā? Es pateikšu dažas lietas, un dažas, kuras man nevajadzētu teikt, bet es pateikšu, jo man liekas, ka Rīga ir, un tiem, kuri mūs klausās, un īpaši, es teiktu, cilvēkiem, kuri strādā ar investīciju piesaisti, ir jāsāk apzināties, ko var sasniegt un kādu līmeni var sasniegt. Ir atsevišķi aspekti. Protams, Nīderlandes karaliene Maksima ir ārkārtīgi simbolisks pasākums. Tā vizīte nozīmē ļoti daudz no simboliska viedokļa. Viņi nebrauc vienkārši kā valsts vadītāji vai kaut kādai tieši karaliskajā statusā valsts vizītē, bet šī bija vizīte kā ANO speciālajai vēstniecei finanšu veselības jautājumos, kas ir karalienes loma. Vienkārši tie, kuri nezin, viņi ir baņķieri ar brīnišķīgo finanšu izglītību un izpratni par finanšu pasauli. Mēs gribējām nevis vienkārši, ka mums ir cilvēks ar kaut kādu, es visu laiku mēģināju uzaicināt Beyoncé vai Lady Gaga, jo tad mums būtu vēl vairāk dalībnieku, bet ja mēs atstājam jokus malā, karalienes Maksimas vizīte ir simboliska gan no mūsu lomas pasaulē, gan Nīderlandes attieksmi pret reģionu, gan bankas tā kā prestīžu tas arī ceļ, tāpēc, ka šī ir ārkārtīgi svarīga figūra gan ANO pasaulē, gan ļoti respektēta starptautiskajā finanšu vidē. Otra lieta ir, protams, Lielbritānijas finanšu ministre, kas ir G7 valsts, kas neskatoties uz visu to, ko mēs lasām ziņās, ir atradusi laiku un atbraukusi uz Rīgu. Bija ārkārtīgi laba tikšanās arī ar finanšu ministru. Trešā lieta ir tāda, ka bijuši arī citi ministri, Ukrainas finanšu ministrs, kas ir viņa pirma vizīte uz Rīgu, un kur atkal ir vairākas lietas ar to vizīti saistītas, gan emocionālas, gan vienkārši cilvēciskas, kas man liekas ir ļoti svarīgas, ka mēs nodrošinām ne tikai sanāksmi pēc sanāksmes kaut kādās skaistās telpās, bet mēs nodrošinām arī cilvēcisku kontaktu ārpus šīm telpām, kur mēs dodam cilvēkam iespēju izelpot. Un man liekas, tas, ka mēs esam devuši iespēju Marčenko kungam to izdarīt, ir ārkārtīgi svarīgi. Un drošības sajūta kopējā, harmonijas sajūta, tas ir tas, ko mēs esam sasnieguši. Bet tehniski
piecas ēkas. Dailes teātris, Melngalvju nams, Redison, Nacionālais mākslas muzejs un Splendid Cinema. Piecas ēkas, kas ir tāds liels klasteris, koncepcija staigājums starp ēkām, nav nekāds oficiālais transports, izņemot vienu brīdi, kad galvenie delegāciju vadītāji no Dailes teātra brauca uz Melngalvju namu, un atsevišķas delegāciju vadītājus mēs aizvedam no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ. Viss, vairāk nekāda transporta. Karaliene Maksima ir pati nolēmusi iet ar kājām, tāpat, ka visi pārējie delegāti no Redisona viesnīcas uz Dailes teātri. Un tas visiem mums lūdzu atgādinājums, ka vienkāršībai ir arī karaliska nozīme. Un to vēlams atcerēties tad, kad mēs veidojam savas konferences, kad mēs domājam par savu tēlu. Mēs esam Ziemeļvalsts, līdz ar to neaizraujamies ar sarkaniem paklājiem un lustrām, bet koncentrējamies uz saturu, vienkāršību, eleganci un saikni ar to, kā cilvēki tiešām dzīvo. Nevis tā, kā mēs iedomājamies, mēs esam pelnījuši dzīvot. Tā kā mēs esam ļoti skaidri projicējuši savu Ziemeļvalsts vīziju, un ka mēs esam Ziemeļvalsts reģions, ka mēs neesam kaut kas cits. Un tas, man liekas, un strādājot vairāk nekā 2 gadus, atklāt sākot šī pasākuma organizēšanā, un pēdējais gads bija ārkārtīgi intensīvs, droši vien pēdējo mēnesi. Es strādāju aptuveni 18 stundas dienā bez brīvdienām. Es neesmu gulējis jau nezinu, cik dienas tagad pēdējā nedēļā, bet kā var redzēt, dzīvs un pilns ar enerģiju. Bet par to saturisko pusi tām prezentācijām, kas tev palicis atmiņā? Nu, man, piemēram, no tās karalienes uzstāšanās tiešām spilgti palika atmiņā par šo te cilvēku finanšu veselību un drošības spilvenu veidošanu, ka tas ir super svarīgi vispār valsts ekonomikas attīstībai. Un te es tieši padomāju, ka mums tagad ir diemžēl opozīcija tikai ir iesniegusi projektu par samazinātu likmi ienākumam no kapitāla, kas, manuprāt, būtu īstenībā, droši vien tāpēc vien, ka to ir iesniegusi opozīcija, viņu noērēs, bet kopumā, man liekas, laba ideja, ko varētu attīstīt, vai tev saturiski ir kaut kāda, es nezinu, top 3 tēmas, kas tev arī liekas svarīgas? Varbūt pirms tēmatiem kaut kādi momenti vai elementi, kuri, man liekas, ir bijuši ārkārtīgi veiksmīgi. Tu pieminēji kultūras pasākumu. Protams, kultūras pasākums ir tāds, tas nav absolūti obligāts, bet tā ir tradīcija, ka atklāšanas pasākumā noslēdzošajā daļā valsts pastāsta jebkādā formā par savu kultūru, par savu valstu un tā tālāk. Mums bija 3 minūšu priekšnesums, kas ir pieejams straumēšanas platformās, viegli atrast, un es iesaku tu noskatīties, jo... Manā blogā ir saiti ielikt iekšā. Jā, jo es iesaku noskatīties to vienkārši tā iemesla dēļ, ka dažreiz mēs atkal sevi par zemu novērtējam. Mēs esam dabūjuši 5 minūšu ovācijas tajā zālē, un es neesmu bijis tāda gada sanāksme, kur tas būtu noticis. Un runājot ar pārējiem cilvēkiem, izskatās, ka tas emocionālais piepildījums, ko cilvēki ir saņēmuši, bija labākais, ko viņi jebkad ir saņēmuši gada sanāksmēs. Viens moments. 9 no rīta piekdien bija pirmais panelis ar Latvijas pārstāvi, un Latvijas pārstāvis bija Baiba Brāža, ārlietu ministre, kas, es ceru, ka es neatklāju kaut ko ļoti konfidenciālu, bet man šķiet, ka ne, kas tieši tajā dienā arī piedalījās zemesardzes mācībās. Līdz ar to 4 no rīta viņa vēl bija tur, kur viņa bija jābūt. Un 9 no rīta viņa bija absolūti brīnišķīgajā sportiskajā formā un prezentēja Latviju un izdarīja to ļoti veiksmīgi. Un man tas padara lepnu par cilvēku, kurš var saņemties vajadzīgajā brīdī, kurš saprot savu misiju, kurš saprot, ka viņš ir šajā konkrētajā pozīcijā,
Tāpēc, lai šo izdarītu, tāpēc, ka šis ir tas brīdis un šī ir tā vajadzība un Baiba izpildīja to brīnišķīgi. Tad vēl viens moments ir, kā jūs zināt, mums ir nedaudz pamainījusies valdība. Mēs esam gatavojušies šim pasākumam 2 gadus, un 6 dienas pirms pasākuma mums ir jauna valdība. Īpaši ierēģiem būtu ļoti skaidri saprast, ka jums pēkšņi ir jāsagatavo visi materiāli citiem cilvēkiem. Un plus jums ir jāatrod visos tos jaunajos veidojumos, ofisos, kabinetos, ar ko tad īsti runāt, un kam šos visus materiālus dot. Es teiktu, ka mūsu ministru prezidents, es neesmu neviena politiskā partija drošības pēc, bet mūsu ministru prezidents bija fantastiski enerģisks un izveidoja, man liekas, brīnišķīgu kontaktu ar bankas vadību. Viņš norunāja brīnišķīgu runu galva vakariņās, un tas bija vajadzīgs. Un finanšu ministrs savukārt novadīja, es neesmu redzējis finanšu ministri sociālos tīklus tik aktīvus droši vien nekad. Tad bija sajūta, ka notiek kaut kāda ārkārtīgi liela budžeta krīze, tāpēc, ka parasti tas ir tas, ko finanšu ministri raksta. Bet visas ziņas bija pozitīvas, un viņas parādījās ar intensitāti reiz 20 minūtēs, jo tiešām tā bija tā intensitāte, kas notika kaut kas jauns, vai nu tikšanās ar Moldovas ministru, Eiropas investīciju banku, Šveices delegāciju, Amerikas delegāciju, tā nepārtraukti. Finanšu ministrs bija ļoti pārliecinošs, viņš bija ļoti labi sagatavojies, viņš zināja, kas notiek, kāpēc šis ir svarīgi, un esmu ļoti pateicīgs valdībai, kādā veidā viņi to visu ir, cik ātri viņi bija gatavi to paņemt. Tas ir viena lieta, kas atstāja ārkārtīgi lielu iespaidu uz visiem pārējiem. Tāpēc, ka cilvēki nākot no citām valstīm, pat no Vācijas, man bija saruna ar Vācijas delegāciju, viņi nesaprot, kāda veidā mēs bijām spējīgi ar valdības nomaiņu pirms 6 dienām nodrošināt visu augstāko amatpersonu klātbūtni un viņu gatavību būt ļoti aktīvi iesaistītiem visās diskusijās. Tas ir bezprecedenta gadījums. To neviens nekad nav sasniedzis, un mums vienkārši kaut arī neatkarīgi no tām visām politiskām krīzēm ir jālepojas ar to, ka mēs to spējam. Tas ir vienkārši tie ir momenti, bet ja mēs runājam par tematiem, lai būtu skaidrs, kā tas veidojas. IBRD gada sanāksme ir IBRD produkts. Tas nozīmē, ka Latvija ir vietā, kur tas viss notiek. Un mēs esam, un tas ir vispārīgs princips, bet viena valsts respektē šo principu vairāk, viena valsts respektē mazāk. Mēs esam respektējuši to pilnībā. Mēs izveidojam uzreiz ļoti skaidru vīziju, ka mēs nemaisamies nekāda veidā saturiskā programmēšanā. Mēs piedāvāsim pēc tam savus paneļus ar Latvijas delegātiem, kas attiecās tieši uz mums, un to mēs arī izdarījām, bet pamatprogrammēšanā nekādas ietekmes no mūsu puses. Un tas nodrošināja komandām tādu absolūti radošo perspektīvu, un tas izveidoja to sajūtu, ka tas tematiku dziļums bija ļoti, ļoti interesants. Man liekas, ka bija interesanta sesija ar kosmonautu, ko mēs arī esam atveduši tā pārmaiņas pēc. Man liekas, ka bija diezgan interesantas diskusijas, piemēram, par Ziemeļvalstu biznesu Latvijā. Tas panelis svētdien 9 no rīta, viņš izveidojas ļoti pozitīvs un interesants un tāds ar tādām atziņām, kuras var izmantot darbā, ka tā vienkārši nav parunāšana, bet tu tiešām vari saprast, ko tālāk darīt. Mums bija ārkārtīgi pozitīvs viens moments, mēs apbalvojam skolniekus, kuri ir piedalījušies Rīgas domes organizētajā konkursā par mākslīgo intelektu, ko mēs rīkojam sadarbībā ar IBRD. Mēs aizvedam 10 skolniekus arī uz Londonu uz 1 dienu uz apmācībām bankām. Un tad mēneša laikā viņi pabeidza savus projektus, mēs apbalvojam tas komandas. Es varu stāstīt vēl stundu. Man likās iedvesmojoši arī stāsti par Ukrainu, kur IBRD ir ieguldījis vai
aizdevis milzīgas summas, īpaši kopš kara sākuma Ukrainā. Un, man liekas, ja es pareizi atceros, tie cipari bija iespaidīgi. Tur, man 10 liekas, ka miljardi. 10 10 miljardi. miljardi pēdējo 4 gadu Jā, laikā. no Jā. 22. gada. Jā. Uh, un man patīk arī stāsts no viena Ukrainas biznesmeņa, kas bija atbraucis uz Latviju un stāstīja, kā viņi veidoja Lietuvā rūpnīcu un kā Invest in Lithuania uzreiz atnāca un pičoja, un tad viņi pārnāca no idejas investēt Polijā uz investēt Lietuvā, un kāds bija tas procesu lēmumu pieņemšanas process, un kāpēc viņi tieši Lietuvā beigās to rūpnīcu izveidoja, un kā tas attiecās uz kaut kādu cenu veidošanas politiku, kad viņi tad var uzlikt to štampiņu, ka tas ir Eiropas Savienībā ražots, nevis Ukrainā, un tad līdz ar to pircēji nesagaida, ka tas būs lēts produkts, un tā tālāk. Daudz tādu ļoti praktisku lietu, kas tur tika izrunāti, vai bez tā kaut kāda politiskā vai ekonomiskā, makroekonomiskā rāmja ir kaut kādi konkrēti bonusi arī vietējam biznesam, kam pievērst uzmanību, vai kur es nezinu, var EBRD viņiem varbūt palīdzēt turpmāk attīstīt savu biznesu. Es teiktu viennozīmīgi jā. Un vēl paturpinot, protams, viena lieta, ko mēs ar tevi nepieminējam, kas ir arī ārkārtīgi veiksmīga sesija, ko tagad ļoti daudz gribēs atkārtot, ir sesija par investīcijām Baltijas reģionā, Baltic Investment Outlook Session, ko arī var noskatīties internetā. Un kāpēc viņi ir interesanti? Tāpēc, ka pirmkārtām, un es tagad nerunāju par revolūciju pasākumu organizēšanai. Es runāju par revolūciju ļoti konservatīvajā, lielajā starptautiskajā organizācijā ar vairākiem akcionāriem. Un tie, kuri saprot, ko nozīmē strādāt ar 79 dažādiem absolūti pārstāvjiem no dažādiem reģioniem, Japāna, Amerika, Kanāda vai Azerbaidžāna un vienalga kas, un kā viņus sapulcināt kopā un izveidot kaut kādu kopīgu produktu, šis ir diezgan revolucionārs pavērsiens. Mēs izveidojam pilnīgi cita veida skatuvi, kur piekļuve ir no visām pusēm. Mēs vienojamies, ka mūsu moderatori nav vienkārši cilvēks, kas mums ļoti patīk, un ko mēs esam bieži kaut kur redzējuši, bet mēs paņēmam absolūti neatkarīgo cilvēku, kurš raksta priekš The Times, Kets Prescott, un viņa bija ļoti gatava, motivēta, un tā diskusija, tā intensitāte, dziļums un vispārējais bija vienkārši ģeniāls. Un mums izdevās arī savu reģionu parādīt ļoti moderni, tāpat laikā parādot, kur un kad tie ieguldījumi varētu būt nepieciešami no bankas. Un te mēs nonākam līdz tam jautājumam, kas no tā ir Latvijas biznesam. Tas ir, man grūti pat atrast uzreiz kaut kādu tādu labu salīdzinājumu, līdz ar to droši vien izvēlēšos kādu sliktu salīdzinājumu. Tas ir kā ar laulībām. Kāds labums man ir no šīm laulībām? Tas ir no tevis atkarīgs. Tev apprecēties jau var, bet tad tālāk. Un šis ir stāsts par attiecību veidošanu. Mēs esam atveduši uz Latviju iespēju izveidot attiecības, tāpēc, ka koncentrācija, to cilvēku koncentrācija vienā vietā, viesnīcās, bija nenormāla. Tu varēji izdarīt jebko, tu varēji apmainīties ar vizītkārti ar jebko, tu varēji vienkārši negaidīt satikt pirmo bankas viceprezidentu vai Eiropas investīciju bankas viceprezidentu vai Ziemeļu investīciju bankas prezidentu, stāvot kaut kur maliņā, dzerot kafiju, un tu varēji viņam pievienoties. Un to visu varēja darīt visas šīs 3 dienas. Un tas nozīmē, ka tagad ir tā nākamā attiecība fāze, jūs esat iepazinušies, un tālāk atkal kā privāta dzīve, vai tu uzaicinās uz otru randiņu, vai tu neaicināsi. Mūsu uzņēmējiem būtu jāsaprot, ka tad, kad mēs runājam ar finanšu institūcijām, lielām finanšu institūcijām, parasti viņi sagaida no mums, ka mēs zinām, ko mums vajag.
Un dažreiz es teiktu, ka mūsu privātie uzņēmēji un varbūt lielākie valsts uzņēmumi ļoti labi saprot šo, bet ir arī kaut kādi uzņēmumi, kuri atnāk uz pirmo sarunu ar jautājumu, ko jūs varat man piedāvāt. Atklāt sakot, neko, ja ir šāds jautājums. Tāpēc, ka ja tu nezini, ko tev pašam vajag, tad ļoti grūti sagaidīt, ka šādas institūcijas par tevi interesēsies. Bet izstāst cilvēkiem, kas nav saskārušies vispār ar EBRD, kādos gadījumos ir vērts interesēties par iespēju sadarboties ar EBRD? Ir dažādi tie tā kā nosacījumi par slieksni, vai tā kā vispārīga ekonomiska teorija. Jo kredīts ir mazāks, jo dārgāks to ir izsniegt. Līdz ar to ir kaut kāda, jebkura bankā ir kaut kāda minimāla summa, kura banka būtu gatava izskatīt kreditēšanas gadījumā. Es teiktu, ka šeit mēs runājam nevis par 100 000 vai 10 000 projektiem, mēs runājam par miljonu projektiem. Vēlams, ka tie miljoni nav viens, bet viņi ir, piemēram, 10, un tad mēs varam runāt par kaut ko. Bet tāpēc mums arī Latvijā strādā banķieris, kur var sazvanīt, viņš ir pieejams, un ar viņu var parunāt par iespējām, opcijām un kādus produktus banka piedāvā. Jo piedāvāt var ļoti dažādus produktus. Tas nenozīmē obligāti kredīts, tas varbūt ir ieguldījums kapitālā, tas ir viss kaut kāds vai dalība obligāciju emisijām. Ir jāiet, pirmais, kas būtu jāsaprot, vai mums ir biznesa plāns un tā biznesa plāna segums. Otrais, mēs esam pastaigājuši mūsu banku tirgu un redzam, ka tāda nosacījuma, kas ir nepieciešama manam biznesa plānam tirgu, vai nu neeksistē, vai ir ļoti neizdevīga. Un trešais, ka projekts ir pietiekami liels. Ja tas viss salasās kopā, tas noteikti ir komplekts, ar ko var iet. Mazā piezīmēt ir, protams, ir ceturtais, nebūtu slikti uzreiz zināt, kādi varētu būt riski integritātes jomā, uz kuriem šīs finanšu institūcijas skatīsies, un tad uzreiz būtu gataviem atbildēt uz jautājumu, kāda veidā šos riskus var mazināt. Ar integritātes jomu tu domā ko? Reputācijas riskus, vēsturiskas saites, iespējams kaut kādas korupcijas lietas, kad kādreiz ir bijušas, jo visa šī informācija ir pieejama, un tad, kad kāds jauns klients parādās, protams, ir pieejams pilns fails ar visu to, ko šis klients, viņa akcionāri, iesaistītas personas, galvenas amatpersonas ir darījušas, piemēram, pēdējo 10 gadu laikā. Tā kā uz sevi vajag vienkārši nedaudz kritiski paskatīties, bet baidīties tā nevajag. Vēsture visiem bija sarežģīta un skaidrs, ka tādā ideālajā pasaulē ideāli uzņēmumi varbūt pastāv, bet visiem ir bijuši kaut kādi sarežģīti posmi. Mēs arī tagad strādājam ar klientiem, kuros EBRD ir arī veids darījums un aktīvi līdzdarbojas viņu biznesā. Un kopumā es redzēju pat statistiku, ka kopš neatkarības atjaunošanas EBRD ir, manuprāt, veids darījums virs 1,3 miljārdiem apjomā. Bet te pašā laikā es kaut vai tās pašās biznesa vakariņās runājot ar EBRD cilvēkiem, es sapratu, ka, Baltija nav, it sevišķi Latvija, nav tas reģions, kur līdz šim viņi ir bijuši redzējuši daudz darījumus, kuros viņi iesaistās. Kāpēc tā? Vai mums nav pietiekoši tādu interesantu un lielu projektu? Mums ir vairākas. Es gribēju ļoti pozitīvu podcastu, bet jautā par problēmām, tad labi. Es teiktu, ka mums ir vairākos līmeņos tā problēma. Pirmkārt, ir ļoti fragmentēta joma par
kad mēs runājam par investīciju piesaisti, tad tā joma ir šausmīgi fragmentēta. Un tie mehanismi, kas notiek ar investīciju piesaisti, viņi ir nenormāli tādi sadrumstaloti, un varbūt kādam liekas, ka viss ir kārtībā. Es no malas varu pateikt, nav kārtībā. Galīgi nav, un tas nenozīmē, ka nav veiksmes stāsti. Protams, ka ir. Tāpēc, ka arī hausā var izveidoties kaut kas jauks, bet sistemiski tā cilvēki nedarbojas. Ko es ar to domāju? Es neesmu redzējis nevienu cilvēku īstenībā no Latvijas ministriem, kuri laiku pa laikam atšauja līdz Londonai, es neesmu redzējis viņus bankā. Viņi zina, ka es tur esmu. Var piezvanīt, var sarunāt tikšanās ar bankas vadību. Un tā ir viena pieturvieta, kur var pozicionēties un atnest savu strateģisku projektu sarakstu un pateikt, ka šie ir strateģiskie projekti. Tas ir viens līmenis. Otrais līmenis ir, kas mums ir strateģiskie projekti un kāds ir mūsu strateģisko projektu saraksts. Protams, ir tas, ko visi zina, ka mums ir Air Baltica, Rail Baltica un tā tālāk, bet ko mēs gribētu no bankas? Vai mēs gribētu, lai mums aizdod 6 miljardus? Droši vien, ka nē. Un tas nozīmē, ka šis ir strateģisks projekts valstī, bet tas nav strateģisks projekts, par kuru runāt ar attīstības banku. Līdz ar to katrai attīstības bankai, vai tā būtu Eiropas investīciju banka, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka, Ziemeļinvestīciju banka, būtu jābūt komunikācija no valsts puses, kas ir mūsu strateģiskie projekti attiecībā uz katru banku. Tas atvieglotu bankai darbību, bet tad viņi varētu zināt, ko valsts no viņiem grib. Trešā lieta ir tāda, ka tad, kad mēs runājam, un es runāju tagad par valsts lomu šajā visā, bet ir arī privāta loma. Un privāta loma izpaužas tajā, ka tad, kad privātam cilvēkam, privātam investoram ir interese kaut ko darīt, tad viņam, protams, neobligāti gribās strādāt ar attīstības institūciju. Tā ir lielāka birokrātija, tas ir vairāk papīru, vairāk pārbaudas, garāks process, un tas viss ir skaidrs, un tā tam jābūt. Bet viņiem ir 3A reitings, un viņu piesaista tavam biznesam, nodrošina zīmolu kvalitāti, ka tu esi tas, kuram 3A iestāde, augstākais finanšu reitings, uzticās. Un ja tev tas interesē, tad tu to dari. Bet objektīva realitāte, protams, mums nav ļoti daudz lielu uzņēmumu. Bet mēs varam palīdzēt, ja mums būtu kaut kāda fokusēta sistēma, mēs varētu palīdzēt uzņēmumiem, kuri meklē resursus, skatīties nevis tikai uz to, ka aizējam un pagaidām nākamo plānošanas periodu un struktūra fondus, bet varbūt mēs varētu izmantot attīstības institūcijas garo naudu un atrisināt šo jautājumu komerciāli, kā to dara pārējiem. Līdz ar to tā ir mūsu arī kaut kāda pašu aktivitāte un paša vēlme parādīt šo projektu, aiznest šo projektu, bet es arī saprotu uzņēmējus, ir ļoti grūti nest projektus, ja tu īsti nesaproti, kurš par to atbild. Jo visās valstīs attīstības institūcija akcionāriem tipiski ir finanšu ministrijas. Kad tev vajag nākt pēc naudas, tu visās sistēmas iesi uz attīstības ministriju, uz ekonomikas ministriju, tu neiesi uz finanšu ministriju, meklēt kreditēšanas līdzekļus. Bet visa informācija pieejama. Es ceru, ka šis pasākums bišķiņ to sistēmu atdzīvinājis, ir piesaistījis uzmanību, ka tas institūcijas eksistē, un tas vienkārši tālāk ir paša iniciatīva, konteksts, regularitāte. Un es domāju, arī drošības situācija. Protams, ka ir grūti pieteikt kaut kādu lielu projektu, ja tu domā visu laiku par kaut ko citu. Bet šī ir tā iespēja nedaudz pavirzīties uz priekšu. Viņi ir gatavi šeit investēt. Paturpinot to, ko tu tikko teici, es atceros vienā no prezentācijām Lietuvas finanšu ministrs arī ik pa laikam diezgan tā metodoloģiski uzsvēra, kad mums tur ir tagad Lietuvā uzsvars uz tādu nišu, uz kiberdrošību, datu noliktavām un vēl kādas specifiskas nišas jomas. Vai tu redzi, ka tas ir tas ceļš, kuru valstīm būtu arī jāiet, vai tomēr
tādas prioritārās jomas virzīšana ir nu, tad diezgan mākslīgs process. Es vairāk piekrītu Igaunijas finanšu ministram šajā situācijā. Viņš ir pieredzējis politiķis ar ļoti labu humoru izjūtu, un viņš teica, kad viņam palūdz nosaukt Igaunijas svarīgas investīciju jomas, viņš teica, es to nedarīšu. Tā nav mana loma. Tas ir biznesa loma, noteikti, kas šobrīd varētu būt prioritārs. Es teiktu, ka mums ir jāsadala šis, un abi viedokļi, zinām, veidi ir pareizi, bet viņus vajag pareizi lasīt. Nu, valstī kas ir svarīga? Valstī ir svarīgi izveidot infrastruktūru, ko privātais sektors izveidot nevar. Mums vajag ceļus, mums vajag dzelzceļus, lidostas un tā tālāk. Mums vajag savietojamību, ostas. Tas ir tas, ko privātais sektors neparņems no mums momentā. Protams, varbūt gribētu, ka kāds privāta kompānija pārņemtu no mums Rail Balticu un viņu uzbūvētu, bet tas nenotiek, un tas nekad nenotiks. Bet otra daļa, ka tad, kad mēs mēģinām pateikt, un šodien mūsu prioritāra nozare ir, es nezinu, sporta bumbu ražošana, nu nē, tad tas nedarbojas. Tāpēc, ka īpaši ņemot vērā politiskus ciklus, kad valdības mainās, nezinu, tur draugu paziņas un kopienas mainās, nu, mēs tā nevaram. Un es domāju, ka ir skaidra kaut kāda sistemiska problēma, ko valsts var risināt, un tad ir kaut kā, vai tā kā niša, plašāka niša, dīvaini izklausās, kaut kā plašāka joma, bet mums nevajag pateikt ļoti precīzi, ka tagad, tāpēc, ka mēs darbojamies tajā sistemiskajā plānošanā kā struktūra fondu plānošana, un tas ir nepareizi. Mēs tā kā izveidojam vienu prioritātu un viņai pieliekam klāt noteiktu finansējumu avotu, bet pa lielam, ja tā prioritāte būtu nedaudz atvērtāka, tad biznes pats saprastu, kas viņiem no tā visa ir vairāk aktuāls. Ja mēs zinām, ka mākslīgais intelekts nāk, neizbēgami, tad tas nozīmē, ka jebkas, kas saistīts ar mākslīgu intelektu, ir prioritāte, bet vai mums vajag izdalīt pašiem kaut kādu segmentu no mākslīga intelekta daļas un pateikt, ka tieši šī ir Latvijas prioritāte? Es domāju, ka nē. Un te, tāpēc bet varbūt ir kaut kāds sistemisks no valsts puses, kas būtu nepieciešams, kaut kāda infrastruktūras daļa, ko privātais sektors nevar nofinansēt. Un tā mēs nonākam līdz fragmentētai investīciju videi. Mums nav arī saraksts par obligātu un svarīgu infrastruktūras plānu, ko valsts gribētu 5-10 gadu laika izveidot. Un biznesam viņš arī nav zināms. Pat ja varbūt viņš kādam galvā eksistē, būtu neslikti, ka biznesa zinātu, kas viņam būtu pieejams no valsts infrastruktūras pēc 5 gadiem, lai viņi varētu plānot savus projektus saiknē ar to. Un nebūtu slikti, ka tas ir vienā vietā, nevis 50 vietās vai 100 vietās, tāpēc, ka mums ir vēl pašvaldību līmenis un tā tālāk. Ok, mazliet pamainam tēmu. Varbūt es saprotu, ka tas ir vēl svaigās emocijās un tu daudz un dikti var par to visu runāt, bet pastāst varbūt, ko tu māci universitātē un vai no tā visa, ko tu māci, tev ir jau galvā kaut kādas, es nezinu, top 3 tēmas vai lietas, kas, manuprāt, kas tavuprāt būtu svarīgi biznesam, lai viņi to zinātu? Nu, man mainījās tie priekšmeti pa gadiem. Viens posms, kas man bija diezgan garš un interesants, es paņēmu pasniegt mikroekonomiku viena iemesla dēļ. Kad es mācījos par ekonomistu, tas bija priekšmets, ko es vienkārši ienīdu. Tas bija drausmīgi. Un vairāku iemeslu dēļ, tāpēc, ka 90. gadu tur mācoties, kad tev profesors vienkārši paņem klādi, kriptiņu un raksta no klādes un vienkārši paraksta klādi tava klātbūtnē. Un tā notiek lekcija 6 stundu garumā. Ļoti nogurdinoša. Un pie tām absolūti, nezinu, tur Adams Smits un, nezinu, kaut kādi aboli un mašīnu, un tad tu salīdzini abolus ar mašīnām, un tu nevispār nesaproti, kāda veida vispār tas tev var palīdzēt dzīvē. Un
Es teiktu, ka es paņēmu to, lai padarītu to par priekšmetu, kur tu vari sasaistot ar reāliem notikumiem pasaulē, ar ikdienu, parādīt, kā tas ekonomikas princips teorijā funkcionē kaut kādā tīrajā vidē. Protams, pēc tam tīra vide tiek piesārņota ar dažādiem notikumiem, un tīrais princips nekādu pilnībā nedarbojas, bet tu vismaz saproti tendenci. Nu, tā kā viena elementāra lieta, kas visiem plus-mínus ir skaidra, jo augstāka cena, jo mazāk pirks. Nu, tā kā teorijā. Un tad tu parādi, kā tas praksē izpaužās. Ko tiešām pērk mazāk un ko vienalga turpina pirkt neatkarīgi no tās cenas. Bet pēdējais priekšmets, es pasniedzu vispārīgo ievadu Eiropas Savienības jautājumos, kā Eiropas Savienība ir uzbūvēta, kādus jautājumus viņi risina, par ko viņi ir kompetenti, starptautiskas attiecības, kas ar Eiropas Savienību saistītas. Un tā ir tāda vispārīga zināšana par pasauli, kur tu atrodies. Un man liekas, ka vispārīga erudīcija ir jāveicina, tāpēc, ka mākslīgais intelekts daudz ko palīdzēs, bet dzīvē sarunā, tad, ja vienīgais, ko tu zini, ir kā nospiest pogu par mākslīgu intelektu, tad, principā, tu neesi baigi vajadzīgs. Jo būs mākslīgais intelekts, kas tavā vietā nospiedīs to pogu. Līdz ar to vajadzētu būt kaut kādam iekšējam galvā piepildījumam, kaut kādam saturam, kas ļauj tev kā cilvēkam funkcionēt sabiedrībā. Mans kurs ir par to. Un šo visu kursu pasniedzot, nonācu līdz atziņai, kas atšķira Latvijas studentus, vismaz kaut kādu paudzi Latvijas studentu un ārzemju studentus. Ārzemju studentiem ļoti bieži, īpaši no Francijas, viņi uzdot jautājumu, ja es iemācīšos šo vai es izdarīšu jūsu uzdevumu, kāds ir ieguvums no tā, ko es esmu izdarījis? Priekš manas profesijas, priekš mana darba, priekš manām zināšanām, priekš šī kursa un tā tālāk. Līdz ar to veidot kursu, es tagad jau galvā turu, ka šo jautājumu man uzdos, un tad, kad es to pasniedzu, man ir jāprot izstāstīt katrs slaids, kāpēc es viņu esmu ielicis tur, un ko tas dod. Un tas nozīmē, ka vienkārši atbildot uz jautājumu, es ceru, ka katrs mans slaids ir noderīgs kaut kam. Vismaz es varu paskaidrot, kāpēc es viņu izmantoju. Zinu, ka viena no tavām specializācijas jomām ir arī enerģētika, un tu daudz esi tur pētījis un strādājis tajā jomā. Vai tajā nozarē tu redzi, ka Latvija iet pareizā virzienā, vai ir kaut kādas lietas, ko vajadzētu vai varētu darīt savādāk? Vienmēr visu var darīt savādāk. Es domāju, ka ir nepareizi. Ir daži priekšmeti skolā, kas ir noderīgi. Fizika, piemēram. Un ja cilvēki zinātu kaut kādas tādas bāzes lietas, viņi zinātu, ka pilnībā pārbūvēt kaut ko vai uzbūvēt pilnīgi jaunu enerģetikas sistēmu, tā kā baigi nav iespējams pa gadu. Kāpēc es to saku? Desinhronizācijas projekts, kas mums ir pēdējo gadu laikas ilgs notikums, un tur gan vairāki apbalvotie cilvēki ap šo projektu, ir jāsaprot, ka tas ir 20 gadu projekts. Būtībā mums vajadzēja apbalvot visus ekonomikas ministrus, kuri ir bijuši pa 20 gadiem. Tāpēc, ka bez katra no viņiem nebūtu iespējams nonākt līdz gala risinājumu. Līdz ar to mēs tā kā apbalvotu ap 600 cilvēkiem visiem kopā, visi, kuri ir strādājuši ar šo tematu. Un enerģētika ir sava būtība ir konservatīva, tāpēc, ka viņa ir lēna. Tā ir masveida, tāpat kā Rail Baltica, tā ir masīva infrastruktūra, kura transformācijas procesi vai pieņemtiem lēmumiem ietekmējas pēc tam uz 50. Un kaut kāda viegla risinājuma nav, bet es teiktu, ka divi aspekti, kuri man mulsina Latvijā, es ļoti maz dzirdu Latvijā sarunas par piegāžu ķēdēm, kas ir ārkārtīgi karsts temats vairākus gadus Eiropas Savienībā. Un piegāžu ķēdēm es domāju, ka ir vēlme
vai interesēm pastrādāt uz Eiropas piegāžu ķēdēm, nebūt atkarīgiem tikai no materiāliem, kuri ir ieviesti no ārzemēm. Un tas varētu, piemēram, nozīmēt, ka cilvēks, kurš šobrīd neskatās, kādu aprīkojumu viņš īsti uzstāda viena vai otrajā projektā, bet viņš to veido ar mērķi to projektu vēlāk kādam pārdot, var saskarties ar situāciju, ka viņu nevarēs pārdot, tāpēc, ka nevienam nevajadzēs projektu, kurā ir iebūvētas detaļas vai daļas, kuriem, piemēram, ir potenciāls kiberdrošības risks. Un šādu diskusiju Latvijā publiskajā vidē neesmu dzirdējis. Otra lieta, kas man šķiet, mums ir, es zinu cilvēkus, kuri strādā enerģetikas jomā, un es teiktu, viņi fantastiski profesionāļi. Bet arī man, kā profesionāli, dažreiz vajag kritisku redzējumu vai kaut kādu opozīciju, lai es kļūtu labāk. Un man liekas, ka mēs varam būt bišķiņ ātrāki. Mēs varam nedaudz saņemties un būt nedaudz atvērtāki savos uzskatos. Es neesmu neviena uzņēmuma akcionārs, bet es teiktu, ka kāpēc mēs skatāmies uz tikai un vienīgi uz Baltijas tirgu, uz Polijas tirgu, un kāpēc mēs negribam pamēģināt uztaisīt kādu projektu Eģiptē? Piemēram, izmantojot IBRD resursus kā kaut kādu papildus finansējumu vai drošības avotu. Kāpēc Latvijas uzņēmumiem vajadzētu visu laiku sevi mēģināt ierobežot viena reģionā? Kāpēc mēs nevarētu izveidot meitas uzņēmumu, jebkuru? Mindsets. Jā. Ka mēs vienkārši bišķi, bet tā ir konservatīva nozara. Lai konservatīvu nozari virzītu uz priekšu, ir jābūt ļoti delikātam, gudram un argumentētam oponentam, kas palīdz viņai virzīties straujāk. Es pieklājīga veida mēģinu pateikt, ka tāda nav. Bet no vietējās enerģētikas politikas viedokļa, es esmu dzirdējis viedokļus, ka mēs haotiski izdodam vēja parku licences, bet varbūt tā vietā tur, es nezinu, Baltijai jākooperējās uz kaut kādu atomenerģētiku vai no tāda viedokļa tev kaut kas iekrīt? Man jāatzīst, ka es biju tā cieši saistīts ar enerģētiku droši vien pirms 10 gadiem tieši Latvijā. Un es tikai pagājuši gadu pabeidzu būt viens padomas loceklis Eiropas enerģetikas regulātoru sadarbības aģentūrā. Līdz ar to tie vispārīgie enerģetikas jautājumi, viņi, protams, dzīvi, un es saprotu, kas notiek. Es teiktu, ka Baltijas valstīm ir vienmēr bija, un tagad īpaši ir jāsadarbojas. Jāsēž tik ilgi, kamēr neveidojas varbūt arī vienā brīdī kopīgā enerģetikas stratēģija. Un es nezinu neko par hausu. Es zinu daudz ko par hausu, kas ir bijis 9. 10. gadā, ko man un ekonomikas ministrijas kolēģiem vajadzēja risināt pēc tam aptuveni 5-7 gadus vēlāk. To hausu vienreiz piedzīvoju, nevajag. Bet, ja ir kaut kāda sajūta, ka ir hauss, tad vajadzētu kādam iesaistīties un viņu novērst, tāpēc, ka pēc tam kādam vajadzēs to visu vākt. Bet es drīzāk domāju, ka sistemiska viedokļa, ka nebūtu slikti, ka sadarbība ir, tur noteikti notiek kaut kāda sanāksmes un vispārējais lietas, bet tam jābūt kaut kādā virsvadībā, virsuzraudzībā. Tam jābūt, tas ir sadarbības jautājums. Nodokļu politika, enerģetikas politika, tas ir te kaut kāda pamati, biznesa pamati, kas ir nepieciešami. Tu, protams, esi daudz strādājis arī Latvijas valsts pārvaldē. Tagad mazliet no tā paejot malā, vai ir kaut kāds viedoklis, cik labi vai slikti ar to valsts pārvaldu mums ir, ko mums bieži paši tā kā zākājam, bet
Nu, tas ir jautājums, kas ir ļoti sarežģīts. Es teiktu, ka, ā, teiksim tā, IBRD forums, ko organizēja Finanšu ministrija, bija magnetiska rezonanse valsts pārvaldē. Un, kā mēs zinām, ārstu informācija ir konfidenciāla un nav pieejama nevienam citam, izņemot pacientu. Bet es varu teikt, ka mums ir dažas tās daļas, kuras ir pilnīgi disfunkcionālas, ir dažas, kuras vēl var salabot, un dažas ir izcils. Tā kā jebkuram cilvēkam. Un finanšu ministrijas kolēģi, kuri šajā visā ir piedalījušies, ir fantastiski. Par citiem neizteikšos. Bija dažādi, bet skatoties no malas, man liekas, ka es atnācu uz valsts pārvaldi strādāt ar augus un 20 lati. Un vienīgais, kas man turēja pie dzīvības, ka man bija stipendija 15, un tad man aptuveni ap 20. datumu beidzās tā nauda, un man bija vēl 15 lati, un tad es varēju noļipot līdz nākamajai tā kā algai. Bet es atnācu no 4 reizes lielākas algas no privāta sektora ar mērķi pirmkārt saglabāt latviešu valodu, ko es sāku zaudēt. Otrais, man bija interesanti paskatīties sistemiski, kā valsts pārvalde strādā. Un trešais, man lēnām saka veidoties kaut kāds apziņas moments par to, ka es izmantoju nodokļu maksātāju naudu, un man ir par to kaut kāda veida jāatbild nodokļu maksātājiem. Un es tā nodzīvoju savu valsts pārvaldes dzīvi, principā ar šiem principiem. Un man dažreiz šķiet, ka mēs esam salasījušies par daudz grāmatas, kuras nevajadzētu varbūt tieši veidā attiecināt uz sevi. Īpaši par privātas un darba dzīves līdzsvaru. Līdzsvaram jābūt, bet jābūt arī skaidrai apziņai, ka tas līdzsvars ir samaksāts nodokļu maksātājiem. Un tas nozīmē, ka tu esi atbildīgs izdarīt vislabāko, kas no tevis ir vajadzīgs, lai šai valstī ir labāk. Un man šķiet, ka es mazāk redzu šos cilvēkus, nekā man gribētos viņus redzēt. Pieskaroties tavai karjerai Finanšu ministrijā, kas savieno mūs ar nodokļu tēmatu, varbūt no tā viedokļa tev ir palicis kaut kādi plusi vai mīnusi, ko tu redzi no nodokļu sistēmas Latvijā? Man liekas, viena lieta, ko mēs esam toreiz darījuši, un tur var vērtēt, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi viss ir sanācis. Tagad ir laiks īstenībā to vērtēt, jo ir pagājis pietiekams laika periods, lai saprastu, kas bija labs, kas nebija labs. Bet man šķiet, ka vislielākais, ko es no tā atceros, no tā perioda, un tu noteikti atceries no tā perioda, intensīvākā sadarbība. Vienkārši mēs toreiz reiķinājām, mums bija 100 sanāksmju, lai sagatavotu to likumu projektu bāzi. Un tāda ikdienas sadarbība, kad finanšu ministrija tiekās ar uzņēmējiem un nepārtraukti runā, uzņēmēju organizācijām, un nepārtraukti ir tas dialogs. Un tas nenozīmē, ka visi viens otram piekrīt, bet ir tas dialogs, un visi ir atklāti, un visi ir ļoti transparenti. Un man liekas, ka šis, un tu vari man labot, bet man šķiet, ka tas ir ielikts tajā bāzē šobrīd, un tas tā kā virzās zināma veidā ar pusēm un kaut kādiem mīnusiem, bet tā kopēja tas sadarbības modelis, tad, kad vajag risināt kaut kādas sistemiskas lietas, ir saglabājies. Un man liekas, tas ir tas, ko mēs esam izdarījuši. Bet konkrēti, vai pacelt par 0,5% punktu, vai izlīdzināt, vai ne, tā nav pareiza saruna mums. Tāpēc, ka būtībā, lai atbildētu šo jautājumu, man būtu jāpaņem visi atkal ekonomiskie materiāli pārskati un jāstudē, lai saprastu, kas ir. Es teiktu, ka
Nodokļi ir sarežģīts temats, un tu nekad nebūsi absolūti vinnējis tajā, ko tu gribi. Un vēl viena lieta ir, tas ir tas, kāpēc pastāv arī tavs darbs un kāpēc viņam arī jāpastāv, vai nodokļu sistēma jābūt vienkāršai. Vienkārša nodokļu sistēma ir, kad nodokļu nav, bet tad naļā nav ne pensiju, ne pakalpojumu, nekā. Tiklīdz tu gribi nedaudz ievest nodokļu sistēmu, to parādās jautājumi par izņēmumiem, atbrīvojumiem, atvieglojumiem, un tas padara sistēmu par sarežģītu. Līdz ar to mums, tad, kad mēs prasām vienkāršu nodokļu sistēmu, tad tiekam ar sevi galvā. Mēs gribam atvieglojumus, atbrīvojumus, vai mēs negribam. Tāpēc, ka vienkārši nodokļu sistēma viņus neparedz. Un man šķiet, ka šeit ir, un tas nāk no manas senas pagātnes valsts pārvaldē. Man bija tāds, zinām, veidā emocionāls konflikts ar vienu kolēģi, kurš man teica, vai kura man teica, vairs neatceros, bet bija sarunām par to, ka kur ir finanšu kaut kādi dati, un kaut kāds rēķins jāapstrādā, jāpārbauda, kas tur ir, un cilvēks pasaka, nē, es nevaru neko to darīt, es nesaprotu skaitļus. Es domāju, ka es bļauju tajā brīdī, tajā ministrijā. Es toreiz vēl nebiju tik tā kā gatavs visu ar necaur redzamu seju pieņemt, bet tu nevari nesaprast skaitļus. Tāpēc, ka tu ej uz veikalu un tu pērc produktus katru dienu. Un tu saproti, ko tu dari. Līdz tu saproti, cik naudas ir tava kontā, tu saproti, kā tu esi samaksājis. Es neprasu, ka visi cilvēki tagad ķerās klāt un lasa visus nodokļus. Bet kaut kādu bāzi, kāda viņi vispār ir un ko tu īsti maksā, forši saprast. Un man liekas, ka tā jābūt obligātai sadaļai, kā mēs tos skolniekus izlaižam uz skolas. Ka matemātikas uzdevumiem varbūt nevajadzētu būt tādiem, kuri nav pielietojami pēc tam nekā dzīvē, bet viņiem būtu saistītiem ar to, kā aprēķināt, piemēram, savu algu. Tur arī pietiekami daudz matemātikas. Mums tikko iznāca 5 sēriju dokumentālā filma par nodokļiem. Varbūt, ka to jāpalaiž skolniekiem. Varbūt, bet man šķiet, ka mums vajag gatavot cilvēkus, kuri ir gatavi dzīvē, pēc ka mēs nevaram viņus sagatavot absolūtai profesijai. Mēs paši redzam, cik mūsu dzīves garumā, cik tas profesijas tvērums vai profesijas saturs ir pamainījies. Un kā mēs varam pa 12 gadiem sagatavot cilvēku turpmākiem 60 gadiem vai 50 gadiem? Nē, mums vajag izveidot cilvēku, kurš tad, kad viņš pabeidz to izglītību, jau ir gatavs dzīvē, kurš vienkārši nav pilnīgi zaudēts, kad viņš tur 19 gados iznāk uz ielas un uzzina, ka ir nodokļi. Nē. Tu ilgāku laiku jau dzīvo Londonā, vai tur redzi kaut kādas nodokļu plusus vai mīnus, kas viņiem strādā, vai tieši otrādi nestrādā? Es redzu, ka, ja mēs salīdzinām sistēmas, tad es teiktu, ka nodokļu sistēma tur ir daudz vaņānāka un sarežģītāka un daudz visādi regulējumi. Man liekas, ka tur ir, zinām, veidi interesantāks regulējums par naudas likšanu malā, ka tu veido kaut kādus uzkrājumus. Bet tāpat laikā tur arī par to nav līdz galam skaidrs. Ir ļoti populāra starp populistiem tēze, ka viņiem nav nekustama īpašuma nodoklis. Nav, bet viņiem ir pašvaldības nodoklis, kas ir pirmkārt un daudz lielāks nekā mūsu nekustama īpašuma nodoklis. Un kas negarantē tev absolūti kvalitāti pakalpojumos. Tad līdz ar to ir vairākas lietas, kas ir bišķiņ atšķirīgākas. Bet man šķiet, ka attieksme, ko valsts ieņēmuma dienests arī šeit veido, man liekas, ļoti labi sanāk, ir ārkārtīgi svarīga. Kad ar tevi runā, kad tev pasaka paldies, bet nevis tādā administratīvā procesā pasaka paldies, bet cilvēciski pasaka paldies. Tāpēc, ka ja tev vienkārši tagad piezvana vids un prasa tevi atnākt, un tu atnāc un tev iedod rāmīti ar paldies, tu būsi stresā visu to dienu, tāpēc, ka tu nesaproti, kāpēc tu brauc.
Bet ja cilvēks vienkārši tev e-pastu uzrakstītu liels paldies par sadarbību, būtu patīkami un jautājums slēgts un ejam tālāk, vai ne? Bet tādēļ Lielbritānijas vairāk esmu saskaries ar šo aspektu pašvaldību pakalpojumos un tā tālāk. Ļoti tad vienkārša komunikācija, bet daudz garāka. Daudz garāka. Latvijā mēs varam, nezinu, runāt visu, ko mēs gribam, bet tad, kad vajag sagaidīt atbildi uz iesniegumu 8 nedēļas un neeksistē telefona numurs, uz kuru var piezvanīt un uzzinātu, kā man iet, es domāju, ka dažiem Latvijas cilvēkiem tas veidotu neparvaramu vienkārši stresu. Bet tā ir Lielbritānijas sistēma, liela valsts, un tiešām kaut kādi jautājumi prasa varbūt pat pusgadu, gadu. Ir iesniegumi, kurus viņi izskata 2 gadus, viņam pat tas ir rakstīts. Nu, jūs iesniedzat savus papīrus, izskatīšanas periods 2 gadi. Revolūcija neveidojas tur un protesti par to, ka tāds tas ir. Vienkārši visi apzinās, ja tu gribi, vai šāda veida iesniegumu izskata pa nedēļu, tas nozīmē, ka nodokļi ir jāpaceļo, tas būtu viss ātrāk. Tā kā arī šis būtu, ja mēs runājam par nodokļu sistēmu kopumā, iespējams, ka ja mēs esam gatavi atteikties no šitādas ērtības, nospiežam pogu un visu uzreiz dabūnam, ja mēs esam gatavi pagaidīt mēnesi no pogas nospiešanas, tad mums iespējams būtu mazāk izdevumu valsts pusē, un tad varētu runāt par mazākiem nodokļiem. Bet mēs gribam ļoti ērtu sistēmu, ļoti pieejamu, vai visi pakalpojumi ir, bet kaunis par to nemaksāt. Es ap citu tikko redzēju vienu statistiku. Ja mēs skatāmies, ka mums nodokļu likumā ir 15 dažādi nodokļi, tad Lielbritānijā esot 90 dažādi nodokļi. Tā kā tas arī daudz ko izsaka. Jā, sadrumstalot un vēsturiska sistēma. Ļoti, tāpēc, ka, un viņi vienkārši saucās savādāk. Piemēram, ir nodeva, ka tu pērci jaunu mājokli, un viņas ir vairākas. Neesmu pircis, nevaru precīzi nokomentēt, bet atkarība no īpašuma vērtības un atkarība no visādiem tur aspektiem, ir īpaša nodeva. Mēs viņu tā kā savādāk viņu nosauktu, vai kaut kā viņu savādāk mums parādītos. Viņiem ir viss kaut kas, tā kā, un vēsturiskais kaut kas. Es parasti sāku ar personiskākiem jautājumiem. Šajā gadījumā es gribēju uz karstām pēdām IBRD pasākumu izrunāt, bet vēl mazliet par tevi, tīri sadzīvis, kā tev patīk Londonā dzīvot. Ir kaut kādi plusi vai mīnusi salīdzinoši ar dzīvi šeit? Ir, jā, protams, ir plusi un mīnusi, precīzi. Ja mēs esam ļoti formāli, tieši tā tas arī ir. Es teiktu, tā ir liela pilsēta. Liela pilsēta ir lielāki riski veselībai, drošībai, sadzīvei, komunikācijai. Grūti atrast sociālu loku, tāpēc, ka tev, nezinu, kāds paziņa vai draugs dzīvo 1,5 stundu ar vilcienu, un tu padomāsi, vai tu gribi viņu satikt, tāpēc, ka tas ir 3 stundas transportā, un brīvdienas ir īsas un 2. Un tā kā viss šis ir lielas pilsētas mīnus. Plus ir tas, protams, ka ja man nav ko darīt un 6 vakarā man sagribās uz teātri, es atradīšu vienu no 400 vietām, kur es varu aiziet. Un tas kultūras apjoms, piepildījums, muzejus un tā, protams, ir grandios. Bet sadzīviski ir tā, ka neatkarīgi no tā, kur tu esi, bet tu neesi vairāk turists, tad tu vienkārši sāc dzīvot ikdienas dzīvi. Tas nozīmē, ka jāpagatavo vakariņas, jāpatīra mājas un tā tālāk. Un atklāt sakot, tad, kad tu esi slēgtajā vidē, savā dzīvoklī, tad Londona vai Latvija baigi neatšķirās. Un es tradicionāli viesiem prasu arī par viņu iedvesmas avotiem. Tev ir kaut kādi guru, kam tu seko, kas tev ir kaut kā profesionāli daudz devuši dzīvē? Es tagad apvainošu vairākus cilvēkus. Nē, man nav. Man iedvesmas avots ir franču mūzika.
Es, um, gatavojot šo gada sanāksmi, pēdējo nedēļu strādājot intensīvi ar visiem šiem jautājumiem, esmu klausījies aptuveni 10, 12 stundas dienā vienu dziesmu. Man tā nomierina. Mm. Un vienkārši tāpēc, ka man ir īpaša kaut kāda emocionāla piesaiste franču kultūrai, valodai. Kad bija Covids un tas bija drausmīgi, bet lai padarītu to mazāk drausmīgāk man un saglabāt kaut kādu spēku galvā, es vienkārši sāku mācīties franču valodu. Tas nozīmē, tad, kad man bija jau paļi 40 gadiem. Parīzē cilvēki nepariet vairāk, un viņi nekad īstenībā nepargāja ar mani runājot citā valodā. Es runāju, saprotu un komunicēju. Un tagad es mācos itāļu valodu, tāpēc, kāpēc ne, ja es saprotu franču, tad vajadzētu pamācīties itāļu. Es uzrakstīju tikko, iespējams, iedvesmojoties no tevis, uzrakstīju romānu. Man prasīja 10 gadus iekšējas komunikācijas, kurā valodā es gribu to izdarīt. Es izdomāju, ka es to darīšu angliski, un es uzrakstīju, un tagad es strādāju. Šis liels projekts ir beidzies. Mans nākamais projekts nopublicēt, un pavasarī uzrakstīt nākamo, un tad virzīties uz priekšu. Man iedvesmas avots ir dzīve. Ir vienkārši dzīve. Kad tu redzi, kad es satieku tevi, kad es satieku citus cilvēkus, varbūt es redzu kaut ko, man patīk detaļas. Man iedvesmo tas, ka es pamanu kaut ko, un tas paliek galā. Par ko tu raksti un kāpēc? Es rakstu, šobrīd pirmais, ko es uzrakstīju, ir nedaudz sarežģītāks. Es rakstu īstenībā par ceļību, bet tas ir mīlestības stāsts, izaugsmes stāsts, vardarbības stāsts, bet tas ir stāsts par to periodu, kad cilvēkiem ir 25-30 gadi, un viņi vienlaikus mēģina sasniegt divus neiespējamus mērķus, attīstīties savā karjerā un progresēt savā privātajā dzīvē. Un mēs sākam, ka divi zaķi ir slikta ideja, bet mēs visi esam gājuši cauri tam. Tāpēc, ka mēs visi šajā vecumā mēģinām tos divus zaķus īstenībā noķert, un tas tieši ir tas vecums, kad tas viss notiek. Tas veido, īpaši modernai paudzei, tas veido nenormālu stresa apjomu, un izdzīvot to, un kā mēs zinām, izdzīvo, ir svarīga, bet daudz svarīgāk ir nevis vienkārši izdzīvot, bet tiešām sasniegt kaut kādu pozīciju, emocionālo stāvokli, kur tu jūties laimīgs. Un man likās interesanti to analizēt. Es stāstu to ļoti sarežģīti, bet es mēģināju uzrakstīt ļoti vienkāršu stāstu un vienkāršiem vārdiem, vienkārša valodā, lai visa šī filozofija izveidojas varbūt kā pēc tam pēcgaršu, bet nepiepildīt tekstu ar filozofiskām atkāpēm par dzīves jēgu. Bet izstāstīt stāstu, kad ir sadrusme privātai dzīvei, konfliktiem privātai dzīvē, konfliktiem darbā un vairāku konfliktu sadrusmē, kā cilvēks un kā viņš var no turienes izvilkt sevi ārā. Es domāju, ka daudziem aktuāla tēma. Es domāju, ka es pats esmu daudz samaksājis par to, kad brīžiem pa daudz iespējams pievēršoties kaut kādiem karjeras attīstīšanas posmiem un palaižot brīvgaitā tos privātās attīstības posmus, bet tev pašam izdodās to balansu dabūt? Tam ir cena, jā, bet tā cena ir tāda, ka šis viss beigsies, vēl dažas dienas tāda intensitāte. Es domāju, ka es pagojuši tīs dienas. Un tam, protams, ir cena, kā tu jūties, kad tu sapnies ap galva. Man tiešām man vairāk nav 20 gadi, un es to jūtu. Un nevis tāpēc, ka es jūtos, ka es tagad kaut ko nevaru, ne, man liekas, ka es tagad varu vairāk. Bet ir jārespektē vienkārši savs ķermenis, smadzenes, un tajā brīdī, kad viss ir izdarīts, ir pat ja jūtās, adrenalīns vēl ir un vajag vēl un vēl, vajag apstāties, vajag prast izdarīt to, atgriezties tajā līdzsvara stāvoklī. Tā kā es teiktu, ka dažreiz jā, dažreiz nē,
Mans vīrs saka, ka biežāk nē, viņš ir objektīvāks, viņš tā kā, viņš cieš visvairāk visā šajā, ko es daru. Bet es teiktu, ka jā, emocionāli es esmu daudz stabilākā tagad pamatnē, kad tu saproti spējas, tu saproti, kāda ir tev komanda, tu saproti kaut kādu tvērumu, starptautisko vidi, jā. Tagad man sanāk tas, bet tas prasīja tikai un vienīgi 30 gadus, lai iemācītos. Super. Nu, un mans pēdējais jautājums ir tomēr par to, ko tu neraksti savā grāmatā, bet ko es prasu visiem viesiem, nu, par tavu versiju par dzīves jēgu. Kāpēc tu dari to, ko tu dari? Šeit man ir jāpasaka tev anekdote. Es to anekdoti esmu stāstījis vairākiem cilvēkiem, tagad es pastāstīšu daudz paplašinātākajā versijā podcastu klausītājiem. Tas ir ļoti veids stāsts par to, ka viens džeks nomiris, nokļūst tur, kur viņam jānokļūst, un tad viņš jautā, Dievu, lūdzu, pasaki, man tikai viens jautājums, nu, kāda bija mana dzīves jēga? Viņš saka, atceries, tajā 79. gadā tu brauci vilcienu, tajā kupē, un tev sieviete palūdza padot sāli. Saka, jā, atceros, ot tas. un tāpēc, lai mēs nezinām, iespējams, dzīves jēga ir tas, ka tu esi kaut kādā savā dzīves posmā izdarījis kaut ko svarīgu, pat neapzinoties to kādam citam cilvēkam, kurš dēļ tā ir sasniedzis daudz vairāk nekā tu varēji sasniegt. Es domāju, dzīves jēga ir dzīve. Vajag vienkārši cienējami viņu dzīvot. Un nav nekā, neeksistē kaut kādi virsmērķi vai kaut kādi KPI, kas ir jāsasniedz obligāti. Dāmas un kungi, Jurijs Spiridonovs, paldies par tavu laiku un par tavām gudrībām, ko tu atnāc padalīties. Un, ja gadījumā kādam interesē sīkāka informācija par IBRD, tad kur var meklēt pie tevis? Pie manis, bet arī ir tādi brīnišķīgs interneta rīki, kur ievadot vārdu IBRD ir diezgan daudz saites. Okay. Super, paldies, un tad tiekamies kaut kur Rīgā vai Londonā. Noteikti.